Ja kāds politiskais partners iedomājās iesniegt budžetā tādus populistiskus priekšlikumus, kas grauj pašu budžetu, tas ir ne tikai koalīcijas līguma pārkāpums, bet arī veselā saprāta pārkāpums. Šobrīd jau ir tā situācija, ka, manuprāt, tas ir absolūti neprognozējami. Potenciāli koalīcijas līguma pārkāpumu ZZS frakcija neuztrauc, līdz ar to viņi arī var vienkārši iesniegt savus priekšlikumus nekonsultējoties. Mēs jau šobrīd vienkārši esam situācijā faktiski, kur koalīcijas līgums, kas ir veids, kurā koalīcija organizē savu darbu, kurā mēs vienojamies par savstarpējām normām un principiem, viņš ir pārkāpts, un šajā brīdī tā kā arī sakas īsti nav bijušas. Kāpēc, lai progresīvie šobrīd uzticētos ZZS frakcijai, ka netiks iesniegt priekšlikumu, kas apdraud budžeta pieņemšanu? Labi, Šovaja-kungs, tad man jums jautājums. Deputātu skaits jūsu frakcijā samazinājies kopš koalīcijas izveidošanas par 2 deputātiem. Vai mums šodien būtu tiešām jārespektē to, ka jums ir 3 ministrijas, vai mums tomēr būtu tas jāpārskata? Otrā lieta. Vai jums šobrīd, bet ļaujiet arī man pabeigt, vai kā jūs uztvertu, ja Zaļo zemnieku savienība būtu asi reaģējis publiskajā telpā par koalīcijas līguma pārkāpumiem attiecībā uz vienotu ārpolitisko nostāju, ko progresīvo partija sistemātiski vairākas reizes pēc kārtas pārkāpa attiecībā par Palestīnas politiku un Palestīnas līguma punktu, kur mēs pārkāpām. Nevar tikai ar tukšu populismu šeit nē, kur ir konkrētais līguma pārkāpums? Vienota ārpolitiska nostāja, tā ir vienotā brīdī nebija vienotā ārpolitika. Izlasīsim šo līgumu, atradīsim šo punktu. Es saprotu, ka jūs esat pieredze, ka jūs nerunā pretī, bet kur ir vienotā ārpolitikas pārkāpums? Labi, kolēģi, es domāju, mums vajag vienoties par kopīgo, nevis taisnību, bet par darba rezultātu. Šādi bļaustoties viens uz otru, mēs nepanāksim rezultātu. Mums ir vajadzētu vienoties, ka es saprotu emocijas, viņas ir arī pamatotas, tā skaitā man ik pa laikam, bet šobrīd samazinām šo tonalitāti un vienojamies par skaidriem principiem arī tālāk, kā mēs ejam uz valsts budžeta pieņemšanu, jo par šādiem strīdiem tikai priecājās tie kolēģi, kas nāks pēc mums, gan Šlesers, gan Stabilitāte.